Labdien, es esmu Vitālijs Osečuks, un es pārstāvu sanāk divas fakultātes, mūsu ITF un arī Tehnisko fakultāti. Šodien es gribēju pastāstīt nedaudz par to, kādas man reālas atziņas. Es jau dažus gadus esmu nodarbojies ar datoru vadības sistēmām, tā skaitā biju arī daudz piesaistīts klāt pie bišu projekta, tad bija arī dažas mērīšanas sistēmas, arī citi projekti Tehniskajā fakultātē, arī biju saskāries arī ar gudrajām mājām. Ko es varu pateikt? Sākumā es gribēju parādīt to, ka gan datoru vadība, gan arī elektronika un informācijas tehnoloģijas un mehānika, tas viss tiek saistīts kopā zem vienas zinātnes nozares, to sauc par mehatroniku. Iepriekš te jau tas nedaudz bija pieminēts, bet ko es vēl gribētu pielikt klāt, un kas arī bieži parādās, tas ir bez informācijas tehnoloģijām, ja bez datoriem. Tāda lieta kā vadības sistēmas, jeb automātiskās vadības sistēmas, angliski kontrols sistēmas. Tātad šeit varētu būt 4 galvenās nozares - mehānika, elektronika, datori un vadības sistēmas. Un savstarpēji pārklājoties, tās veidoja arī apakšnozares. Manuprāt, kāpēc vadības sistēmas tiek atsevišķi izdalītas, tā arī ir savā ziņā ļoti liela nozare, kur ir automātiskās vadības teorija, teorija par to, kādā veidā var nodrošināt stabilu procesu darbību, stabilu regulēšanu, citas lietas. Bet datori, jeb informācijas tehnoloģijas, tas ir tas variants, tā ir tā nozare, kas dod iespēju apvienot gan vadības sistēmu, elektroniku un mehāniku. Tā kā šī te, acīm redzot, ir ļoti liela tēma, vairākas nozares, tad, kā jau te iepriekš bija minēts, tad te ir jāstrādā vairāk cilvēkiem. Kā tad šo te visu saimniecību varētu sadalīt? Šajā ziņā ir ļoti simpātisks liekas slāņu modelis. Šeit es ieliku pazīstamas slāņus. Viens ir datoru arhitektūras slāņu modelis, kurš apraksta datoru uzbūvi, sākot elektronikas līmeni, beidzot lietojuma programmēšanas līmeni ar programmēšanu. Un šeit arī blakus var redzēt TCP/IP protokolu steku. Arī ļoti līdzīgi. Sākumā ir fizikālais līmenis un datu posma līmenis ar pamat protokoliem, un beigās līdz pat augstākā līmeņa lietojuma protokoliem, HTTP, FTP un citiem. Kādā veidā tad es redzu iegūto sistēmu sadalījumu līmeņos? Sākot ar zemāko pirmais, tad vajag būt elektronikas līmenis, kur vajadzētu ņemties vairāk elektronikas inženieriem. Tas sastāv no vadības elektronikas realizācijas, sensoriem, izpildiekārtām, spēka elektronikas, cilvēks mašīnu lietotā interfeisiem, vispārējais izējas iekārtām un citiem. Nākamajā līmenī vajadzētu izdalīt sistēmas programmēšanu. Šeit parādās zemā līmeņa programmatūra, kas nodrošina visu iepriekš minēto iekārtu. Tas ir sensoru izpildiekārtu, komunikācijas iekārtu un citu vadību. Tie varētu būt driveri, sistēmas konfigurācija, datu apmaiņas protokoli un citas lietas. Tālāk atkarībā no iegūtās sistēmas sarežģītības. Es iezīmēju operētāju sistēmu kā neobligātu parametru, jo lietojuma programmu var darbināt arī bez tās līdzdalības. Lietojuma programmu, ko tā ietver pašu automātisko vadības sistēmu, kāds citam robotam, vai arī kādai vienkārši vadības sistēmai, vai monitoringam, vai kādam citam, vai tai pašai trasei, ir tieši tā vadība, algoritmi, lietotā interfeisa programma. Gadījumos, ja mēs izmantojam operētāju sistēmu, tad tā veido tā kā tiltu starp šiem te abiem līmeņiem - lietojuma programmēšanu un sistēmas programmēšanu. Gadījumos, ja ir dalītās sistēmas, tās pašas robota kolonijas, tad arī datu apmaiņa notiek līdzīga kā ar osīm modeļiem. Divas būtības, divi roboti, kur augšējais līmenis veids kādu vienu uzdevumu, tas lietojuma programmas līmenis. Tad savā starpā tie sazinās caur operētāju sistēmu, caur driveriem, elektronikas līmenis, kur ir komunikācija, vai arī savstarpējās mehāniskās darbības, ko tie, piemēram, viena savstarpēju uzdevumu veikšana ir kooperācija un citas. Nedaudz par vadības iekārtām. Te es gribēju īpaši izcelt mikrokontrolerus, tas, ar ko mēs pārsvarā nodarbojamies Tehniskā fakultātē.
Mikrokontroleri tas ir viena no iekārtām, kuras tiek izmantotas iegūto sistēmu vadībā. Starp tām tāpat var nosaukt personālo datoru, arī industriālās datorsistēmas. Tas ir tā pašai trasei, kas tur bija, vai arī bišu vadības sistēmai tiek izmantos dators. Tāpat ir arī uz procesoriem balstītas sistēmas, atsevišķi izdalīts. Tas ir jau stipri modificēts personālais dators, kur pamatā paliek tikai procesors un atmiņa, un tad nāk klāt vairāk cita moduļi. Programmējuma loģiskie kontroleri un programmējumās loģiskās matricas, jeb programmable gate arrays, arī atsevišķi vadības iekārtas variants. Par programmēšanu. Iegūtajās sistēmās programmēšana īstenībā pārāk stipri neatšķirās no personāla datoru programmēšanas. Ir tās pašas valodas, tāpat ir līdzīga izstrādes vides un arī visu programmēšanas procesu programmas. Algoritmu sastādīšana, koda rakstīšana, atkļūtošana, testēšana un beigās ar implementēšanu jau gatavā iekārtā. Pārsvarā, ko mēs esam apguvuši, mēs esam ņēmušies ar asumgaru valodas programmēšanu, ar C valodu, ar C#, kur izmanto augstākā līmenī, tas ir datoros. Tāpat arī nedaudz esam pieskārušies automatizētās programmēšanas rīkiem. Tas ir MATLAB Simulink, ar kura palīdzību var izveidot automātiskās vadības sistēmas modeli. Bez tam vadības gadījumā uzreiz ierakstīt iekšā jau datorā vai arī mikrokontrolerī jau iegūtajā sistēmā šī moduļa realizācija. Vēl esam darbojušies ar PLC valodā. Asumgaru valoda un C valoda, tās varētu izdalīt kā pamatvalodas zemā līmeņa programmēšanā iegūtajām sistēmām. Saka to, ka tās darbojas tieši dzelžu līmenī, nodrošinot optimālu darbību ar minimāliem izmantojumiem aparātiskajiem resursiem. Citas valodas, piemēram, Java un C# arī tiek izmantotas iegūtajās sistēmās, bet tas nav tik plaši un īstenībā parādās tikai pēdējā laikā sakarā ar virtuālās mašīnas jēdzienu, kas pārādās zem šo te abu valodu ideoloģijas. Šī virtuālā mašīna tad nevienmēr saskana ar terminu reālaiks. Ja mēs runājam par datoru vadību pa līmeņiem, tad lietojuma programma varētu īstenībā būt realizēta arī vairākās valodās. Piemēram, arī līdzīgi kā tika darīts bišu vadības sistēmā, viens līmenis varētu būt PLC, tur, kur ir lietojama programmēšana temperatūras noturēšana vienā līmenī. PLC operētāja sistēma, protams, īsa elektronika un vadība. Un otrā galā ir datora programma. Augstākā līmenī tas varētu būt tas pats C#, datora operētāja sistēma un caur datora elektroniku sazinās ar programmējumu loģisko kontroleri. Un kopā veids vienu to pašu uzdevumu. Tad faktiski to arī varētu saukt par kooperāciju. Tāpat mēs tehniskā fakultātē ņemamies ne tikai programmēšanu, bet arī esam diezgan pieskārušies elektronikas tēmai. Tad mums ir reāls iespējas jau izveidot arī gatavas elektroniskas iekārtas ar iegūto datoru vadību. Te ir daži paraugi mums izstrādātām platēm. Šī ir datoru vadības plate, kura izmanto tas ir 16 bitu kontroleris, vēl papildus schēmām, dešifratoriem un reģistriem, varētu nodrošināt dažādu citu iekārtu darbību. Šeit schēmā ir Bluetooth interfejs ar datoru, un tad iespējams veidot ļoti daudz dažādu veidu lietojumus. Šeit ir paraugs spēka elektronikas schēmā ar lielākiem tranzistoriem. Spēka elektronika tiek izmantota, lai varētu nodrošināt vājā datora loģiskā signāla pārnes uz jaudīgākām izpildiekārtām caur vienu vai vairākām pakāpēm. Piemēram, tas pats mazais mikrokontroleris, kas bija iepriekš attēlā, vai arī personālais dators, mizijā, zinām, ir USB signāls, vai arī bezvadu pārraide var nodrošināt tik lielu iekārtu darbību, kā piemēram jaudīgi elektromotori uz vairākiem kilovatiem, vai tas pats sildītājs, arī pat nodrošināt veselu
spēkstacijas darbību. Nu, šeit ir sensoru sistēmas. Nu, šis te ir līnija sakotā roboti, piedalāmies robotikas sacensībās, nedaudz mehānika. Šis ir viens pēdējais variants, ko mēs bijām taisījuši, ir temperatūras mērīšanas sistēma, kurā arī izmanto mikrokontroleri un nodrošina mērīšanu 32 punktos. Tāpat tās iekārta var tikt izmantot arī automātiskās vadības vajadzībām un var nodrošināt digitālu vadību. Tas ir relē ieslēgšanu, izslēgšanu vai tranzistoru vadību ar šiem kanāliem. Tāpat izmanto virknes sakaru interfeisu ar personālo datoru. Tas tā īstenībā varētu būt viss par to, ko mēs darām.